12 gadus atpakaļ pēkšņi un negaidīti dažu stundu laikā nomira mana mamma. Es piedzīvoju pamatīgu šoku, kurā faktiski iestrēgu uz vairāk nekā gadu. Kā sekas piedzīvotājam šokam bija pilnīgs mans veselības sabrukums. Pirms tā notikuma mana veselība bija lieliska. Man pazuda miegs, es pārslimoju akūtu gripu ar smagām komplikācijām. Es saslimu ar akūtu urīnpušu liekaisumu. Mana nervu sistēma darbojās pilnīgi haotiski. Raudāšanas lēkmes bez iemesla. Nolūza zobs, es saslimu ar laimes slimību. Īsāk sakot, tas saraksts, kas ar mani notika veselības kontekstā, bija nebeidzams. Es biju nokļuvusi to cilvēku skaitā, kas iet no viena ārsta pie otra, bet labāk nepaliek, respektīvi rezultāti nav. Tad man ieteica pamēģināt bakazietu terapiju. Neko par tādu iepriekš nebiju dzirdējusi. Man bija pilnīgi vienalga, kas tā ir. Es ļoti gribēju izkļūt no šī aburtā loka. Tāpēc aizgāju uz konsultāciju, un pēc sarunas man iedeva tādu brunu mazu pudelīti ar tinktūru, kurā iekšā bija līdzeklis pagatavots no baltstarītes ziediem, kas līdzsvaro šoku. Dažu dienu laikā pēc lietošanas es pamanīju, ka esmu pārstājusi neadekvāti raudāt. Man palēnām atgriezās miegs, un es izkāpu no nebeidzamo slimību riņķa. Mani pēc tam ieinteresēja, kas tas bija par tādu līdzekli, kas man palīdzēja tikt ārā no visa tā ārprāta, kurā es biju. Iepazīstoties tuvāk, es sapratu, ka pati vēlos kļūt par speciālistu šajā jomā un palīdzēt citiem.